Yes! Laižam virzienā uz Daugavpili. Pēdējie sagatavošanās darbi, uztankojamies uz šķidrumiem. Tur jau ir sajaukts, jau ķermaņa aģernīs kaut kāds. Ūdens riekstiņi, maizītes, biespiena. Nu un tagad būs koknese zilupe. Vēlnišķīgās dzelzceļa stacijas. Nu neko. Ja izdzīvo. Gan jau. Gan jau. Saies. Vienmēr ir viss sagājis. Šoreiz arī. Es uzskatu tā. Galvenais, lai nenotiek tehniskas ķibeles, ja? Jā. Jo tam ir liela nozīme, vai tu pabeigsi braucienu. Tas gan fakts. Nu, protams, arī veselības ziņā, nu, lai organisms iztur. Lai kājas iztur. Kājas te izturēs. Smadzenes var neizturēt, galvu neizturēt. Jā. Vai glāzi, man liekas, ne? Ir okei. Neput. Bet nav arī slāpja. Ir okei. Ir līnija. Gaisma tuneļa galā. Jā, govju tunelis. Šitas saucās govju tunelis? Nu, it kā skaitās ganībām priekš dzītu lopus, nu, lai nebūtu pār šosei jādzēr. Nu, it kā jā, loģiski. Tā jau te iebraukāts vienkārši. Nu, jā. Bet smagais te neizbraukāt. Nu, nē, te tikai vieglo. Īhā! Būs arī var ietūt. Te pat ar busiņu nevar izbraukt cauri. Šitas bija labs. Tā pa labi, jā? Nē, pa kurējo. Jā, 40 jau. Viens tās stacijas atcerēties, ir kā tur ēka ar kolonām interesanti. Jā. Vai būtu bijis kādreiz barona ēka kaut kāda? Esam Pļaviņās. Mums jau ir nobraukti 25 kilometri. Vēl pagaidām nav. Kravinieks nāk. Kā tur bija ar tiem vilcieniem? Kuriem? Par punktiem? Nē, vēl tas nav. Tas netika, tas jau tikai tā. Tā bija tikai ideja, ja? Tā bija tikai ideja. Tā bija, ko viņam tur dūmu mākons nav. Kaut ko toksisku vajag. Dubultie šitie te. Istabā krāva? Jā. Baltika Cargo aģenti. Bet viņi baigi viens no otra tālu ir. Nu, ir tas aplītis beigās, jā, ir. Jo, haidī, ka tas otrais vagons viņam baigi tur, nu tas otrā lokomotīva. Dīzels, jo motoram kāpēc tik blīvis ir puši. Tur iet ārā tāda izmeši. Jā, Grēta būtu laimīga. Reku ir tiltiņš. Mums tur ķipa jābrauc pēc maršruta. Labi, tas ir tik pāri, te tiks un koks ir klātas. Jā. Kas tur tālāk un vairāk tas? Tur izskatās stīga.
Блять. Fucking shit. Svaigi. Jēziņ, jēziņ. Va vēlnos. Блять. Tur neredz opciju. Riteņi būtu vienkārši. Nu jā, ok. Mana kārta tagad spēlēties. Vēl viens grāvis? Tas jau. Šita. Johaidī. Gāžās te. Jā. Jautri. Un rapsīti tikai zied. Un nedaudz smird. Viņš smēržo īpatnēji. $50 km aiz muguras. Baudam. Izskrēja, bet neskrēja līdzi. Pasveicināja. Kas maržo? Jā. Tik iecert nāsīs. Tā mums tas spīd saulīti pagaidām. Un bēgam no lietus. Kādu staigā, bet no labi cerams, ka mēs būsim tomēr aizbēgti. Jā. Skatīsimies, jā. Arī gluda gantene, vismaz pagaidām. Labs. $35. Vējš iepūš labi mugurā. Ебать, pat uz 40 gandrīz vai. Vecās šosejas posmiņš vai vecā ceļa posmiņš. Viņš jau tāds pašaurs, aizaudzis. Populāra vietiņa ar atpūtiņu.
Neko vēl viena atpūtas vieta. Īnis kāpēc ķieģelis. Laikam diezgan sūdīgā stāvoklī. O, jā, te. Jaunais tilts, vecais tilts. Māja bijusi. Nu, jā. Un kur tad tā atpūtas vietiņā aikam? Un atpakaļ uz šosejas. Ok. Ujo, Haidī! Vecais perons. Tas asfalts jau ir pārvērties čokurā. Jezu, Jezu. Es jau te biju izskrējies. Figu. Nu, kā arī stacija. Kompakta. Te aug tulpes. Piemetīs pakaļ. Atošiena stacija. Lobam iekšā desiņas. Vajag kaut ko reaktorā iemest. Jā. Skanēja kvadrātu kodu. Plakana virsmā. Bišķi labāk jau. Abi barojamies. Plakanā virsma. Reku te plakanā virsma. Teiču dabas rezervāts. Tur zied viss. Baltiem ziediem. Pa ceļiem ir skatu tornis.
laimīgā kārta Varakļānu stacijai. Ievērtējam arī rožu dobi. Atmiņas ir labas no šīs vietas. Nu jā, stacija kopija paste, kā dažas citas. Bet tas ir interesanti savā stilā. Vismaz atšķirās. Tā, labi var atkārtot. Tu tikko pasūtīji jau no pašlaidzēja, ja? Jā, nu, jāmēģina. Bišķi viņi tomēr pieliec. Bliec, nu, dolbajuks, nu. Jā, tas bija sāpīgs ritiens viņam. Jā, tik precīzi vairs nestrādā, bet viņš neēdnieks. Pie gailītes tur nopērkam. Jā, nu, gailītis, jā, tas arī jāpasūta ir rezervē. Es jau kā runājam, vajag rezervē gailīti. Neviens jau līdzi viņu neņem. Jā, Tā būs taisnot viņu savu to tūli. man ir no Sergeja paņēma Nu jā, tu teici tādu. taisnotāju, bet ar kuru vispār Mēra, jā. Bet viņš ir brāķis. Jā? Nu, viņš pagaidām tikai vienu gailīti sanāca pārbaudīt. Oh. Degšāris. Uzies kāds pa puķīti. Nu, Reigo tas mākonītis. Draņķītis var atnākt. Viņš tur pa lielāk. Tur jau kaut kas ir. Izskatās, ka tūlīt dabūsim kaut ko vilkt mugurā. Vējš ir draņķis ceļās. Jo, Tas ir tāds liels. tas ir normāli. Jā, labāk lien, kur jau mašīna brauc jau. Labs, paglābām zeltīti no gaļas mašīnas. Tieši trāpīt ir zem riteņiem. Nu jā. Tu ir pastīšos sarakstā. Mākonītis virzās ar mums. Pagaidām vēl esam sausi un priecīgi. Līdz brīdim, ka būsim slapji un bēdīgi. Jauda pamazām zūd. Prasās iemest kaut ko reaktorā. Vajag pielādēt bunkuru un šahtu. Un tad būs atkal citādi kājās metās skābais. O, te būs asu pagrieziens. O! 90 grādi. Obeliškas. Izbraucām no obeliškām. Atgaies kāds tikai te pareizītīgos. O, jā, interesanti tie kapiņi. Viņiem tie krusti tur daudz ir. Jūts, Jomajā. Vēl nebūtu tās bedres. Būs atkal 90 grādi. Tad, kad nav gan navigācija, tad Garmiņš bļauj. Sharp bend. As pagrieziens. O, arī bišu maiņas. Un gotiņas arī ir. Tur interesantis. Mājiņa bijusi. Pamesti izskatās. Mēs esam beidzot Viļānos. Cik mums jau nobraukti kilometri? 130 kilometri.
labā ziņa, ka līdz finišam vēl ir 110. Tik vien. Tik vien kā 110 km. Nu, līdz pusnaktī vēl vairāk laika mums ir pietiekoši. Cik tagad ir pulkstens? 5:30 vakarā jau. Slavenā Viļāna baznīca. Skaisti jau. Spīd saulīte. Mākonītis bēg no mums. Tās ir labi. Nu, pasīsimies. Nu, kas tur ir? Nekādu nav, baigi maz. Baigi tur varbūt braucam uz priekšu? Nē, es izdzēšu šaliņu. Nu, tad jau arī man jāiet šeit kaut kas ir. Kas tā, nu, labi. Paskaties, tu baigi mazā izvēle. Tāda Bēdīgi, jā. veidīgi čvaki. Tur vairāk Pastīsimies. rūpniecības preces ir Nekā kaut kas. tādas šmotkas, zin kā. Nē, nu labi. Ne, un jau izkārtni jau par to vienu liecina. Sijā pīgožņa. Aiziet, paskaties. Davai. Te, tur uz priekšu būt vēl ir, es neatceros. Nu jā, jums jau kaut ko... Liekas līkums negribas. Nu jā, es jau Līdz tiku. arī nav daudz, es domāju. Principā līdz 110 tur līdz finišam ir. 130 jau pieveikt, 110 līdz finišam. Jā. Tāda jau tas nozīmē, jau esam pāri pusē. Nu, Tas ir tas ir pozitīvi. Davai. Jā, pa sauso. Esam sausi un priecīgi. Baudam izcilās grantenes. Vējš iepūš mugurā. Uz 30 varam mierīgi iet. Tas nekas, ka šahta tukša. Bet tagad tieši braucam, lai to šahtu piepildītu. Vēl viena stacija. Un tad jau aiz tās būs Rēzekne. Čūskijas ceļš. Snake style. Mums ir pēc 3 kilometriem pa kreisi. Saksta Guls. Latgaliski varētu būt. Patīk, ka latgaliski arī tiek nosaukumi. Tā būs. Paļobi! Jūtami jauda krītās. Tur var redzēt, jā. Strādā. Cilvēki vēl strādā. Pāri ceļam, kad džigiti. Un būs
stacija, stacija. Stacija. Tur ir. Oi, jopte. Ai, nāksies man te stāties. Šaurajām riepiņām. Nav varšana. Nevar trakot. Jā, tā ir smuka stacija. Arī atkal nokrāsota. Tā man ir viena laba ziņa un viena slikta ziņa, ar kuru sākt. Ar abām sliktām. Sliktām? Sliktā ziņā ir to, ka mums vēl kādas 6 vai 5 stundas jāminās. Labā ziņa to, ka ir kādi 91 km līdz finišam. Tas izklausās cerīgi. Tuvojamies Rēzeknei. Zīmes vēl neredz. Beidzot arī būs. Rēzekne. Welcome to Rēzekne. Bija izdziets. Tas bija apgrieztais tilts. Toči ne. What the fuck? Akšpēdas. Šitas ir labs. Šitas bija ekscelenti. Arhitekta veidojums. Esam Osmaņa kebabā. Paķēru kvasu. Gaidu kebabu. Viss notiksies. Atpūšās. Kājas manis arī atpūšās. Viss notika. Palēnām, palēnām. Bet nu es teikšu tā, jā, kreisā kāja, teikšu, celis nedaudz zem ceļgala drīzāk. Tāds spiežot nedaudz jūtu. Bet nu, laikam maratonu iespaidā. Nesen noskrēju maratonu un īsti nepagūju atgūties. Nu, pārpūlēšanās, teikt. Tā nekad man iepriekš nav bijis braucot ar riteni. Bet nu, jānokurina pēdējie kilometri. 75 aptuveni. Īsumā tā. Galvenais. Rēzeknes 2 stacija. Aiziet saulītē, pasildīt. Tūlīt uzsildīsimies jau. Kamēr ir. Jā, īsti bumbās. Minam tālāk. Pulkstenis jau ir daudz. Balti koki, balti stumbri. Bez zariem. Spriežam, ka tur ir purvs. Mēs maucam. Tā, tas krāja tās Rēzeknes
arī. Bļā, viens jāpaskatās. Nerza vai ka? Nē. Vai tā... Īsti? Nē. Labi, es skaties vārtus ievad klāt. Jā. Kapiņi. Šodien ir daudz kapiņi. Garām braucot. Redzēt. Tāds atzarīgs, ka tā bija. Jā. Un tas var sapīt, nešķūt. Jā, mūsu ēnas paliek garākas. Tas liecina, ka saule iet zemāk un zemāk. Un tas nav labi. Mums būs pat tumsu jāmāc. Kaut kādi kilometri. Latviešu Eifelis. Tāpat Rēzeknes pievārtē. Lūk, arī saule, ezers, un mums ir vakars uz ezera. 190 kilometrs būs tūlītās. Jebā! Jāizbrauc uz pieredzīti. Tad no vienu roku. Nu ir tā kā ir, jā. Skills tomēr ir. Mēģinās atbremzēties. Nobrauciens bija labs. Privāti īpašums. Mēs pastaigam pa labi. Tāds. Jā, bija jāstur ar abām rokām. Nevis ar vienu kasti praktizēju. 8 kilometri. 8 kilometri līdz Ludzei vēl. Baudām saulrietu, kurš būs pēc 6 minūtēm. Bišķi vairāk 8. Un, jā, tā es arī domāju, ka bišķi pēc saulrieta būsim. Normāli. Viss ir forši. 1%. Man arī bija līdz vienam davilka. Kas pēc tam būs vēl jālādē? Labi, tā powerbanka liela ir. Tā neko, ne? Baigā. Nē, tā atpūta nāca baiga pa labu. Pirmā reize, bet vienalga. Jā. Kas saka? Acis attāluma izbijās. Kājas attāluma nebijās. Nē, patiesībā ir baiga labi pēc sajūtām. Tā atpūta baiga nāca par labu, nereāli. Bļās, tas bija vājprāt. Tikko uzkāpts uz rītē. Bez maz vai, jā. Vēl ko nozīmē, kad iešņauts ribās kaut ko. Jā, kad paēd, tad ir cita braukšana. Galvenais ir kaut ko labu paēst. Silti galvenais. Jā. Viņš super silts jau nebija, bet nu vismaz. Saulīte tūlīt norietēs. Būs jāvelk virsū drēbītes. Es domāju, ka tu uzdaļi problēmu. Ot, saulīte noriet. Jā. Vakars uz ezera. Mums vēl jāstrādā ar kājiņām.
un rokām. Oi! Nē, nu jauda jau vēl lieva, vēl ar 2,6 noturēt. Tad ir normāli. Šī te mēs tairējām. O! Mums pa labi. Esam Ludzā. Izdomājam, ka vajag atbraukt uz benzīna tanku. Nu, jā, kalorijas vajag uzņemt. Kas te mums te ir? Izādi labumu. Vīt saldēs zobus ar snikeri. Esam kavas sildījis ar karstu šokolādu. Jā. Nu, tā kā atpūtīsimies. Pa Lūdzas ielām. Tagad pa celiņu braucam. Celiņu jau nēs. Pa labi. Celiņu tālāk izgāja. Nu ko, mēs esam Zilupes stacijā un tikām uzgaidāmajā telpā. Bomžiem veicas. Labi. Arī bija pārsteigums par to, ka vienkārši uzgaidāmā telpa ir pieejama cilvēkiem. Šī stacija ir unikāla. Brauciet uz Zilupi. Vēlams no Skrīveriem, ne, bet no Kokneses. Jā. Cik mums tagad 2 stundas, jā. Mums aptuveni 2 stundas ir, ko tusēties šeit. Un tad jau... Nu, katrā ziņā, kad vilciens būs pieejams, tad jau ies laicīgi ieņemt labākās vietas. Bet nu jāņem tālāk no motora. Tā kaut kā, jā. Izklaidējāmies uz 250 kilometriem. Tā, atvilksim elpu, uzlādēsim atkal puncīšus, baterijas, visu, ko vien varam. Es saku, litīgi var šķārtu, krāslis patiesībā ir. Tā ir krūta. Te var, jā. Iesnāties. Te var, jā, šī tādā pozā mierīgi. Un pas cik daudz to soliņu ir. Tur 4, tur 4, te 4. Gaisma deg. Viss tā kā pienākās. Saraksts. Varbūt laicīgi biļeti jānopērk. Bet nu labi, pastīšos, cik maksā.